Labrīt, mīļie skatītāji, šīs rosīgās darba dienas noslēgumā. Ar jums šovakar esam mēs, Pingvīns jaunais Un Pingvīns vecais. Centīsimies īsumā apkopot šīs dienas aktualitātes. Kā jau saulainai un pavasarīgai noskaņai pieklājas, esam paviesojušies arī kādā jautrā kultūras pasākumā. Ikgadē tradicionālajā pirmo reizi šogad notiekošajā MTG Beach Party. Šis notikums sevī ir iekļāvis tādas aktualitātes kā šūpošanos pāri vikingiem, labdarības volejbola izaicinājumu, izsit lūsi. Tāpat arī testosterona piestātinātās kvadriciklu sacensības un saules izsaukšanas jogas nodarbība. Kā arī motorlaivu kurbulēšana, pēc kuras visi vienojās kopējā bērnu sulu baudīšanā. Un tieši šajā brīdī esam pievienojušies mūsu korespondentam notikuma vietā. Uldi, tu mūs dzirdi? Paldies, Linda! Mēs atrodamies patiešo no MTG Beach Party. Un skatiet, ko es atradu. Tā ir Samanta. Tas ir pats Tinis. Jā, Tieši mēs tā. visi mani zina, kāpēc tev man ir jāiepazīstina. Pasaki, Samanta, kā šis mirstīgo pasākums, šis necilais pasākums, kas ir tevi piesaistījis? Šis cilvēks ļoti šodien piesaistīja pašā sākumā. Ja? Nē, protams, šeit nav viss tā pa dārgu. Šeit nav viss tā pa dārgo, ja, kā man labāk patīk, ja, bet man ļoti patīk tā teikt, kā, paskatīties uz savvaļas dzīvniekiem, tā teikt, no malas, jo es tādu ļoti patīk dārgas kleitas, ļoti dārgas, garas, krāšņas, skaistas kleitas, kā jau es minēju vakar bez tabū. Bet, vispār ļoti labs pasākums, es tā teiktu, ja man būtu jābūt parastam mirstīgam cilvēkam, es noteikti tādu būtu, jā. Tieši tā, skatītāji. Jūs dzirdējāt, dzīvnieki mirstīgajā pasākumā, tas ir ļoti interesanti. Paldies, Linda, atpakaļ pie tevis. Diemžēl šajā dienā nav viss ir noticis uz tik pozitīvas notas, tāpēc šajā brīdī mēs dosim vārdu mūsu kolēģiem no Degpunktā kolektīva. Jā, nepārslēdziet tagad kanālus. Paldies par uzmanību un palieciet kopā ar mums. Atā! Atā! Mēs uzspējām. Uzmanies, tas vēl būtu šeit. Mēs kā parasti pirmie nozieguma vietā. Turpinājumā laika ziņas. Sveicināti! Te no meža Taķjana Baikova ar laika ziņām. Pavasaris, daba mostās, mostās arī dzīvnieki un jūtās. Redz, kur pingvīns lēnā solī. Arī laiči no ziemas miega modušies. Flamingo arī atgriezies no siltajām zemēm un lepni slāj. Redziet, ka tuvojas zibens, tad ir jāmeklē noslēgta vieta, un tad tu būsi drošībā. Ja jūs ejiet pastaigā un redziet, ka suns ēd zāli, tas nozīmē, ka drīzumā būs lietus. Jūs jau saprotiet, ja bezdelīgas lido zemu, tas 100% nozīmē, ka būs lietus. Rau mākonītis lietu dos, ja iedosi tam padzerties. Ņem mākonim šo dziriņu, dod mums lietiņu. Sveicināti, dārgie skatītāji! Mēs šobrīd atrodamies
Lāčupītes dendrārijā, kur notiek ikgadējais Baltijas čempionāts sievietēm svarcelšanā ar baļķiem. Te notiek dažādi veidi sacensības, kur piedalās visdažādākie cilvēki sabraukuši no dažādām vietām. Un te ir arī atklāts pilnīgi jauns sporta veids tādā disciplīnā, kur ir ļoti jākoncentrējās un jābūt ļoti, ļoti trenētiem. Paskatīsimies, kā divi no viņiem veids savu maču. Kamstri, 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 kamstri. Mēs redzam, ka šajās sacensībās uzvarējusi ir sieviete jauktajā pāru grupā, un viņa jau otro reizi ir izcīnījusi pirmo vietu. Varam ar šo arī apsveikt un